karsta diskusija, bet ļoti patīkami. Mēs sākām runāt par to, ka izrādās mums ir ļoti labi, gan Agnesei, gan man ir paveicies, ka mums ir ļoti labi kaimiņi, un mēs varam dzīvot pilnīgā mierā, nezinot ne bēdas, ne kas ir parastās problēmas ar kaimiņiem. Arī mums šeit raidījumam bez tabū ir ļoti patīkami kaimiņi, teiksim, TV3 ziņas un citi raidījumi. Vārds sakot, mums ir tāda ļoti liela veiksme un par kaimiņu nebūšanām, tāpēc mēs krietni brīdi neesam runājuši, un te kā sniegs uz galvas pēkšņi mums atkal nākas iedziļināties šajā nelaimīgajā tematā. Nu, tā kā tas vakardienas cīruļputenis atlika tikai pateikt, kaut kā vajadzētu sniega un sagriezās zem ar debesīm kopā un lūdzu jums sniegs. Nu, un tā arī līdz mūsu ausīm ir nonācis kāds tiešām neglīts kaimiņu stāsts. Vismaz tas sākums izklausās tā, ka kundze, kur jau kopš 1964. gada dzīvo Lielupē, pusmāja, dzīvoklītis. Viss ir bijis kārtībā, līdz blakus dzīvoklīti ir iegādājies jauns un sievietes vārdiem runājot arī diezgan respektabls kaimiņš. Nu, sapratām, ka mēs nevaram atstāt to kaimiņu nebūšanu tā vienkārši novārtā un kādam ir jādodas uz Jūrmalu. Labvakar! Halo! Labvakar! Vai tu nebūtu tik lēms un nepateiktu, kas noticis ir šodien atkal ar manu vannas istabu? Es nezinu, kas noticis ar vannas istabu, bet pēc tā, ko jūs tur esat iesākuši, ar jums sakontaktēsies par neslaudas celšanu un process tagad tā turpinās. Tā. Man vajadzētu Jūrmalas pilsētas valsts policiju. Savienošu. Paldies! Nu, mājās ir atkal, šodien ir izsis lielāks caurums tāds, kā bija sestdienā, un atkal ventilators ir bojāts vannas istabā. Kaimiņš ir atkal šodien dienā ārbijies. Jā, es vēlos izsaukt policiju. No Siguldas ielas mēs iebraucam. Jā, no Siguldas ielas 6. Labi, tad piesūcīs. Pēc dažām minūtēm kārtības sargi gods kam gods ir klāt. Uz Vītoliņu ģimenes izsaukumu par kaimiņa nedarbiem ieradušies ne pirmo reizi. Iepriekš jau uzsākts krimināla process par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. No Vītoliņu vannas istabām izurpts jauns caurums. Tas tikko notika? Tas bija šodien. Viņš metodiski iznīcina šo īpašumu, metodiski iznīcina. Neviens viņu nevar atturēt. Neviens. Pašlaik ir nogāzts siltā ūdens boilers, mums vairs nav siltais ūdens. Viņš vienkārši atskroja no tās puses vaļā boileri, viņš nogāzās. 11. martā viņš pirmkārt ielauzās mūsu īpašumā, ņēma, izzāģēja durvis. Tāda izskatās pēc tā grautiņa. Sākot no 14. marta naktī viņš katru naktī ieslēdz radio, tātad ar taimeri, jo viņa paša tur nav. Un līdz ar to jau no 14. marta katru nakti tas notiek. 2 dzīvokļu mājas Lielupes krastā, viens dzīvoklis pieder Vītoliņu ģimenei, otrs kaimiņam. Pēc zeme 1600 kvadrātmetru abiem ir kopīpašums. Vītoliņu ģimene nepiekritusi kaimiņa priekšlikumam, kā arī māja ir kopīpašums. Arī par kaimiņa piedāvāto summu nevēlas pārdot viņam savu daļu. Pats gan dzīvo citur. Radīs apstākļus, ka mēs paši no šeit aizbēgsim, vai arī iznīcās materiāli, morāli un fiziski. Vairākas reizes draudēts. Kaut kāda aizmuguri viņam ir, jo citādāk cilvēks nevar tik ļoti nekaunīgi rīkoties un būt tik ļoti pašapzinīgs un nekaunīgs. Treneslāts mums ir radījis tādu situāciju, ka mums miera nav un noteikti nebūs ilgi. Varētu būt pēc iespējas izdosim jums apsardzību kaut kādu no policijas darbiniekiem, lai viņi sēž te pa nakti tad. Kaut ko darīsim. Mēs izdarīsim visu, ko varam. Tā var atbildēt, jā. Arī mēs vēlamies uzklausīt Lonijas kaimiņa viedokli. Kad uz telefonu zvaniem viņš neatbild, dodamies apciemot. Labdien! Sagad, Edvards nebūtu mājā, lūdzu? Nē, nebūtu šajās dienās? Sveiki! Edvards mājās. Nebūs arī šodien, nē. Izrādās, kaimiņš ir komandējumā ārzemēs. Pēc ilgiem pūliņiem izdodas ar viņu sazināties. Jūsu kaimiņiem sūrojas, ka jūs naktīs mūziku skaļi uzgriežat, neļaujat viņiem gulēt, un arī esat sabojājuši sienu. Ļoti daudz instigētas lietas, kaut kādi boileri parādās, te pēdējā laikā kaut kas vēl. Bet jūs tās sienas nedauziet viņai? Tā, es varu daudzīt sienas arī ar to boileri tā situācija, kā kurā vietā ir līgumā vai kur parādīts, ka manā pusē kaut kāda boileris tiesa. Es pilnīgi pat neizprotu to situāciju. Bet mūzika skaļi negriežas naktī. Viņa surojās, ka naktīs nevar gulēt, jo jūs uzgriežat kaut kā automātiski radio naktī ieslēdzas.
Nu, neviens nevis tur dzīvoja neko. Es domāju, ja tur ir ieslēdzies kaut kāds, varbūt, modinātāju pulkstenis kādreiz to vakardienu un aizbrauc pārbaudīja, vai tur nekas nav rozetēs ieslēgts. Es domāju, tās ir visas motīvas. Renes Lācis vaino Vītoļņu ģimeni nelikumīgā būvniecībā, kādēļ viņam liekta ieeja savā īpašumā un vēl citos grēkos. Kurā pusē taisnība, ja neizdosies izlemt policijai, nāksies izšķirt tiesas zālē. Tikmēr Lonija un Viesturs šonakt atkal neesot varējuši aizmigt, jo 3 naktī no kaimiņa dzīvokļa tik un tā skanējusi šaušalīgi skaļa mūzika. Skaidrīta Nitiša, Aigars Ulmanis, Bērstabū. Nu, varbūt mājas gariņš dzīvo tajā dzīvoklī, kur neviens nedzīvo, un tad viņam patīk klausīties mūziku. Viņš ir tāds mājas gariņš melomāns. Nu, nezinu, bet katrā ziņā Edvards Renes Lācis mums ir atsūtījis veselu kaudzi ar dokumentiem, un te arī varam izlasīt to, ka kaimiņi Lonija un Viesturs ir veikuši bez būvētļaujas dzīvokļa rekonstrukciju, un tad visi tie pārkāpumi tad ir aprakstīti, bet katrā ziņā Lonija un Viesturs to nenoliedz, taču viņi sakās, ka viņi tos savus darbus, ko viņi ir veikuši, viņi ir saskaņojuši ar iepriekšēju dzīvokļa īpašnieku, nu, tad ar to cilvēku, no kura Edvards Renes Lācis nopirka jauno savu mitekli. Jebkurā gadījumā, vienīgais, ko mēs varam aicināt un lūgt, varbūt, ka nevajag līdz tiesas zālē iet tādi krēņķi un ņemšanās. Varbūt, ka var kaut kā mierīgi. Fakts ir tāds, ka ļaunu lietu darīšana nekad pie nekā laba nenoved, un ja kādu no pusēm patiešām dara kaut ko sliktu, apzināti sliktu otrai, tad tas no savas pieredzes, tas labu nekad nenesīs, lai vai kā tur arī nebūtu. Tā kā mēs novēlam tieši to, ko Agnes ar novēlēja. Nu jā, jo māja katram cilvēkam ir sava kā cietoksnis, kā jūs zināt arī sakām vārdā, mans nams, mans cietoksnis. Tāpēc katrs cilvēks cenšas šo cietoksni nosargāt ar labām domām un neļauj nevienam pietuvoties klāt. Bet lūk, uzrodās visādi krāpnieki, kā viņi tur teica, tajā filmā, visādi tā kā mošķi, čumu muči, vai ne? Nu jā, bet krāpnieki tiešām uzrodas, kas apkrāpa ne īpaši tos cilvēkus, kuri sagaida varbūt palīdzību no sabiedrības, no sociālajiem darbiniekiem, un lūk, uzrodas tā kā it kā sociālie darbinieki, un nemaz nekādu palīdzību nepiedāvā. Jā, un izrādās tiešām nav nekādi sociālie darbinieki. Nu, mēs šādus gadījumus ik laikam dzirdam, un tad ir tāda sajūta,